Vakar ierakām pirmo augu. Iestādījām. Tā es tur vēl cīnos ar to betonu slīpēšanu. Nu, kamēr baterijas tur vadējās, jāierok šitais kabelis līdz galam. Te netika traktors tik tālu grāvītī, tāpēc ar rokām nāksies. Vēl bišķiņ dziļāk vajag parakt. Labrītiņ, no rītiņ. Šodien ir otrdiena, ja, kā jau es vakar teicu. Gribēju parādīt, re, kā zālīti jau sadīgusi. Bišķiņ sāk lietus arī smidzināt. Bet ir jāturpina darboties. Es parādīšu, kā tas betons tagad izskatās. Betons izskatās šādi. Te ir atsola baigais, ne? Jā. Te puse ir noslīpēta. No, un otra puse ir tāda raupjāka. Plāns šodien to izdarīt, pabeigt. Un šitien no palodzēm tādu apdarīti, uztaisīti. Lai, ka ūdens līst, lietus, tad netakšķās iekšā uz tiem, uz konstrukciju. Te tas pats arī tāpatās. Arī šitien tādu čik uztaisīšu. Es nopirku 2 palodzes, vajadzētu sanākt man te izlocīt. Vajadzētu šitos kaut kur pakrāsot pa vidam. Pēc tam vajadzēs skrūvēt klāt. Augšējos nevarēja noņemt. Tur jāliek stalaži. To pēc tam vajadzētu šito laikam pirmo izdarīt. Tā, tagad mums vajadzētu izlocīt šito palodzīti. Ielikt te tā klāt apakšā zem šitiem dēļiem. Jānoņem kādi pirmie 3 dēļi droši vien. Es uzzīmēju. Tā, re, kur ir šitie dēļi, kas ir jānoņem. Un tad ir apakšā vēl viens tāds. Jā, dēlīts, praisls, sauc kā grib. Un tad ir šitā palodze. Un šitā vieta mums ir jāuzloka un te jānogriež šitā mala nost. Neko labāk es nespēju atrast veikalā, tāpēc šitais ir bišķiņ jāmodificē. Tā kā šiten te un te ir betona. Betons aiziet. Šitā te. Kaut kā tā. Nezinu. Kaut kad es te locīju tās palodzes, bet, nu, cerams, ka šiti garus mēs varēsim izlocīt.
Nu, tā mums izskatās šis pasākums. Normāli. Vismaz ūdens netišķīsies, drusku smukāk arī. Varbūt varēja tajā tonī būt, tajā oranžīgajā. Bet, nu, tagad tikai vēl otru stūri vajag uztaisīt. Un viducīti. Brītiņ. Atkal no šī rītiņa. Nu, ko jūs teiksiet par šito betonu noslīpēto? Ir jau te tāds bedrītis un nav baigi līdzens. Nu, perfekti līdzens. Es domāju, būs labi. Ko man vajadzētu darīt? Viņu tālāk. Nu, pagaidām es domāju viņu atstāt. Pēc tam varbūt papulēt vēl, nopirkt kaut kādu tur to komplektiņu. Te tāds mitrāks viņš būtu labāk varbūt izskatīties. Tagad viņš tāds gaišs. Papulēt, tad viņš zidrāks būtu. Un tad tās akmeņu krāsas varētu redzēt labāk. Tā, šodien man uzdevums ir šīs te dīras vietiņas pieskrūvēt. Tās vakar nokrāsoja. Tad noskrūvēt augšu un tad te uztaisīt. Šitā man it kā uztaisīt puse, tur tā līsta. Bet man kaut kā nepatīk, tur tādas praugas ir pa jaunu jāuztaisa, laikam būs. Otrā pusē tas pats. Un šito vakars uztaisīja arī vēl. Šitādu metālu, nu tāpat kā sānā, un tad vēl jāpabeidz jāuztaisa vēl stūrī šajā. Tas pats. Un tad būs šeit nobeigts beidzot. Tas skrūvs man gaišās tā, ne visai gan. Baigi daudz viņas tur varbūt jāpiekrāso. Nezinu. Ko jūs domājat? Ierakst komentāru. Tā otra puse arī mums ir gatava. Apakšiņa. Šitais ir. Un tagad man ir vēl palikusi viena puse. Šitā pusīte. Man bija uztaisīt, bet tur drusku pa īsi laikam sanāca. Šitā ir gatava, šitais arī gatavs. Tur būs jākrāso. Te līmējās man no divām daļām. Pagaidām, kamēr līmējās, tikmēr jāsāk te gatavot. Te vajag atbrīvot metru platumā putoplastam. Horizontāli nāk siltinājums vēl. Bet pirms tam vajag zemējuma kabeli, kurš te ir pievienots kaut kur šitien klāt, viņš te aiziet. Tad vajag uzlaist augšā un ielaist mājā iekšā. Bet vēl vajag kompresoram mūsu kanalizācijai, kas tur ir atrodās, izvilkt arī šitien droši vien. Nu, blakus, lai ir tam šitam zemējumam. Un gar mālu šitien te tā aizrakt kaut kur tuvāk, lai viņš atrodās kanalizācijā. Nu, to pēc tam izdomās, kur to kompresoru vēl ierakt, jo laikam negribētos zem logiem, jo viņš tomēr skaņu kaut kādu izdod. Tāpēc domāju, varbūt kaut kur te ierakst, viņš tāds maziņš bundulīts.
To pēc tam izdomās. Galvenais pagaidām laikam ir ierakt šiten, un tad atstāt to vēlāk. Nākamgad gan jau. Tāds plāns pagaidām. Vēl rekur ūdens. Ūdens jāpievieno. Te ir salocīts, bet te jānozaģē nost, un man ir L-veida līkums, un tad uz augšu palaist pagaidām, tad arī būs mājā jāielaiž. Tas ir tas dārzam laistīšanai, kas apkārt ir izrakts mājai. Nu, labs ir, laikam šodien pietiksies. Nākošreiz laikam mēs pārvāksimies jau uz iekšu. Tā izskatās. Bišķiņ vēl padarbosimies te mājas galā ar tiem putuplastiem, bet jā, uz otro daļu jau droši vien sāksim vilkt kaut kādus kabeļus. Jā, līdz nākamreizē.